Paliekot tad uz aizsardzības drošības nots, otrdien Latvija, Lietuva, Igaunija un Polija, visi 4 valstu aizsardzības ministrijas iznāca klajā ar paziņojumu, ka vajadzētu izstāties no Ottavas konvenciju vai pārstāt viņas darbību. Ja? Ottavas konvencija, kas ierobežo tieši kājnieku mīnu uzkrāšanu, glabāšanu, iepirkšanu. Jā. Tu kaut ko līdzīgi jau minēji pirms gada? Jā, es ne tikai minēju. Ir labi, ka šāds lēmums ir pieņemts. Tagad virzamies pie izpildes, arī kā reģionu valstīm, bet, protams, ir svarīgi arī tas iepriekšējais fons, kā līdz tam ir nonācis. Un tu minēji, jā, pirms gada es vēl vadīju Saeimas ārlietu komisiju, un jau tad bija aktuāls jautājums par to, vai Latvijai vai arī plašāk Baltijas valstīm, Polijai, teiksim tā, valsts, kas robežojas ar agresoru valsti, vai būtu jāpaliek dalībā šajā konvencijā, vai tomēr redzot to kara darbības vešanas taktiku un veidu, ko veids Krievija Ukrainā, un redzot arī to, ka mūsu reģionu valstīm nav tas strateģiskais dziļums potenciālā agresoru pieņemsim uzbrukumu gadījumā, vai šis elements kājnieku mīnas paralēli arī citiem aizsardzības mehānismiem, prettanku mīnām tā tālāk, būtu vitāli svarīgs potenciāla agresora uzbrukuma gadījumā atturēšanas, aizturēšanas elements. Un es atminos, jā, pirms gada tas bija sākums diskusijai, bet tur arī bija tā brīža politiskā vadība, gan arī bruņoto spēku vadība pateica, ka neredz nekādu nepieciešamību un nekas nav vajadzīgs, un mēs paliekam tur, kur mēs esam. Turpretīm es aicināju šo dialogu, trialogu, četrologu vai kā ar reģionu valstīm nepārtraukt turpināt par šo, ne tikai runāt, bet mēģināt pārliecināt arī vienam otru, ka šis ir svarīgs elements. Tad tā komisijas sēde arī palika ar to, ka tā brīža politiskā vadība nē, bruņoties spēki nē, bet tas neliedz veidot sarunas. Un jā, un par šo periodu, gads vairāk, es tomēr nevis aktuāli, bet uzturēju komunikāciju ar kolēģiem Lietuvā, Igaunijā un Polijā. Un arī tur ir līdzīgi domājoši politiķi un arī bruņoto spēku pārstāvi, kas uzskata, ka ir jāvirzās uz to. Mēs redzam, ka tas, kas ir noticis šonedēļ, tie aizsākumi jau bija pirms pāris mēnešiem ar dažādiem paziņojumiem no reģionu valstu politiskiem līderiem. Pieņemsim, pirms vairāk kā 10 dienām bija Polijas un Lietuvas aizsardzības ministru sanāksme, pēc kuras bija preses konference, no kuras, cik man tā informācija ir arī no poļu kolēģiem no Lietuvas, kad īstenībā tajā preses konferencē bija doma Polijai un Lietuvai paziņot, ka viņi izstājas. Bet skaidrs atkal visi vienmēr uzlieks to, ka tam jābūt reģiona lēmumam. Tur ļoti skaidri Lietuvas ministri teica, ka gaida vēl Latvijas nostāja. Kas man tulkojumā ir, ka mēs esam tas beidzamais posms, kas vēl nav sniedzis konkrēti savu atbildi. Pilnīgi cita situācija ir ar Somiju. Somijai jau ir process, kur viņi savos ietvaros NBS ir uzdevuši veikt šo te arī pētījumu. Esmu runājis aktīvi uzturējis kontaktu ar Somijas aizsardzības komisijas vadītāju Juha Kopra, kurš apliecināja, ka likumdevējā, tātad parlamentā absolūtais vairākums ir par izstāšanos. Tagad ir vienkārši šis te procesuālais punkts, jo lai NBS sniedz, bet viņi iet uz to. Un, protams, viņi arī skatīsies, ko dara Baltijas valsts ar Poliju. Tad, tiešām garš stāsts īsts. Mēs atminamies gada sākumā atkal dažādi politiskie spēki Latvijā, Nacionāla apvienība tajā skaitā. Mēs visu laiku uzturējam, ka ir jāizstājās, ka ir jāvirzās uz šo lēmumu pieņemšanu. Latvijai jābūt arī tam, kas rāda to piemēru, jo tas varētu uzreiz pavilkt uz to pozitīvo lēmumu pārējos. Mēs redzējām 18. janvārī aizsardzības ministrs uzdeva nacionālajiem bruņotajiem spēkiem sniegt izvērtējumu un atzinumu. Un kas ir būtiski, neminot nekādu izvērtēšanas to atvēlēto termiņu.
Bez mazā izvērtējiet, kad nāksiet, kad gribēsiet, tad nāksiet. Skaidrs tāda. Janvārs, februārs darbība nav, bet šis jautājums mēs redzam ar vien vairāk un vairāk aktualizēt. Polija, Lietuva, Igaunija jau ar paziņojumiem un citu, un norādot, ka Latvija ir tāds pēdējais posms. Un tad šīs nedēļas sākumā, iepriekšējās nedēļas beigās, brīvdienās, sestdienā, Latvijas premjerministre ierakstu sociālajos tīklos, Jā, redzot šo te Otavas konvencijas jautājumu un reģionu valsts virzās uz izstāšanos, viņa uzdos NBS veikt izvērtējumu. Un tad tev neliekās jautājums, bet aizsardzības ministrs jau uzdeva, vai tad tur jau kāds izvērtējums nav? Tad kas notiek? Nacionāla apvienība, mēs nebijām pēdējā brīdī tā, kaut ko karstu ņemši un uzcepuši. Bija sagatavots likumprojekts, kuru mēs neesam karstas zupas strēbē. Mēs jūtam, kāda ir temperatūra reģionā, mēs redzam, kāda ir paziņojuma, kāda ir tā nostāja, kāds nobriedums ir tam lēmumam. Un mēs redzam, ka Latvija ir pēdējais posms. Un šo sagatavoto likumprojektu iesniedzot Saeimā, kas nenozīmē uzreiz arī pieņem, tas nozīmē vispār, ka tas ir nonācis Saeimā dienas kārtībā augstākajā politiskajā līmenī, jo šeit ir būtiska viena lieta. Izstāšanās par konvenciju nav izpildvaras kompetence. Tā ir Saimas ratificēta, ka mēs iestājāmies, un Saima arī ratificē likumprojektu, nevis ratificē, bet pieņem likumprojektu par izstāšanos atbilstoši konvencijā noteiktajam veidam, kā var izstāties. Nevis vienkārši mēs izstājāmies paziņojam. Nē, atbilstoši juridiski korekti, atbilstoši arī Vīnes konvencijai. Tad pirmdien Nacionālā apvienība iesniedz Saimā, un šeit arī daudz pārmet, ka mēs kaut ko mēģinām spausludināt. Piedodiet, mēs nekādas nevirzījām, nekādas preses relīzes, mēs iesniedzām, tas ir tur. Par to zina noteikti koalīcijas partneri un valdība, ka šāds likumprojekts ir nonācis Saimā. Un kas notiek dienu vēlāk? Dienu vēlāk premjerministre, tātad ignorējot tur atzinuma termins, ko viņa pati sniegus, vai arī paziņo, ka Latvija viss izstāsies. Piedod, man no tās politiskās pieredzes redz, ka bez šī grūdiena no Nacionālās apvienības iesniedzot likumprojektu jau Saimā, diez vai mēs redzētu arī šādu vēl paziņojumu. Es pieļauju, kaut kādu redzētu, bet ne tā, kā tas tagad ir attiecīgi noticis. Man ir prieks, ka virzamies. Protams, otra lieta, tāda absurdā lieta ir, ka ceturtdien bija iespēja Saimai balsot par šī likumprojektu nodošanu komisijām. Mēs redzam, kas notika. Politiskā akrobātika pārmeta Nacionālajai apvienībai kaut kādu politisko greizsirdību vai šo te, es ļoti atvainojos par tur mērīšanās ar konkrētām lietām, kas nebūtu nav, kā es jums arī stāstījis, iemesls un loģika NA rīcībai. Un likumprojekts, kas ir būtiski, ka tad, kad bija jābalso tātad par nodošanu vai vispār iekļaušanu darba kārtībā šo likumprojektu, tātad jaunās vienotības pārstāvs kāpa tribīnē Saeimas un teica, ka visi ir par un vajag, bet visam jābūt ir ļoti kārtīgi izsvērtam un kvalitatīvi un nekvalitīvas lietas nevar atbalstīt, un ka nākamnedēļ ministru kabinets iesniegs likumprojektu par izstāšanos. Tad šeit ir ļoti būtiski. Izstāšanās nosaka pati konvencija, kā dalībvalsts var izstāties, un tie ir ļoti skaidri atrunāti arī atbilstoši Vīnes konvencijai, tātad par starptautiskiem līgumiem. Tie ir 3 panti. Tie 3 panti, kuri nevar būt ne savādāk pasniegt nekā. Ir tieši atbilstoši, kā Nacionāla apvienība arī iesniedz. Tas, kas ir būtiskais, ka, teiks, jā, bet tur anotācijā daudz lietas nav, tur, pieņemsim, daudz pārmet, jā, bet tur, pieņemsim, nav uzrakstīts, pieņemsim, izklāstīts, kā ietekmēs šis lēmums tautsaimniecību. Šis likumprojekts nav par mīnu ražošanu vai vēl ko. Šis ir par izstāšanos no konvencijas. Izstāšanās no konvencijas nemaksā un uz tautsaimniecību neatstāja nekādu tiešu ietekmi. Un tā tas arī ir atspoguļots. Piekrīt, ka daudz teiks, ka ļoti izvērsti anotācijā minēt līdz skrupulozai detaļai. Anotācija nav juridiski saistošs dokuments. Tas ir
pavadošais dokuments likumprojektam, kas vienkārši skaidro, kāpēc mēs izstājamies vai kā. Un, protams, mēs varam uzrakstīt 50 lapus pušu anotāciju vai diezgan konsolidētu 2-3 lapas skaidri pasakot to iemeslus un virzīties uz priekšu. Līdz ar to es domāju, ka mēs redzēsim šo akrobātiku. Es neredzu, ka būtiski atšķirsies tieši šī likumprojekta sadaļa, ko iesniegs ministrs kabinets, un tad ar pārmetumu redz, ka nekvalitatīvus likumprojektus iesniedz. Piedodiet, tas ir bleķis. 10 gadus esmu Saeimā strādājis aktīvi ar Saeimas juridisko biroju. Jā. Jūs pat nevarat iedomāties, cik daudz likumprojektu, kas no ministru kabineta nonāk Saeimā, visos lasījumos tiek laboti no juridiskā biroja, jo viņš ir brāķis. Un, ziniet, līdz ar to šie te pārmetumi ir nekorekti, nevietā un absurdi. Līdz ar to, kā teikt, mums vajag straujus lēmumus, kur bija iespēja. Nē, gaidīsim vēl kaut ko, kaut gan tas nemainīs tiešām to rezultātu. Tā kā, tas tāds varbūt stils ir vadošai valdības partijai. Nekad ne pie kādiem apstākļiem neteikt, ka kaut kas ir izdarīts bez viņiem. Cilvēki, es domāju, arī nav naivi un redz tās lietas